Bet ir viena lieta, kurai es nekad kategoriski nepiekritīšu. Un punkts, kas paredz aizliegt runāt krievu valodā publiskajās vietās, jūs ko aptrakuši esat? Jūs gribat aizliegt cilvēkiem runāt viņu dzimtā valodā. Viens ir, jūs varat pieņemt lēmumu par Saeimu. Bet publiskajās vietās, vienkārši tas ir uz ielas, kafejnīcā, restorānā, aizliegt runāt krievu valodā. Vai tas uzlabos mūsu dzīves līmeni, vai tas atgriezīs 300,000 latviešus, Latvijas pilsoņus, kas ir aizbraukuši un nedzīvo šeit? Kur ir priekšlikumi par ekonomisko attīstību? Nē, pie visa vainīgi Krievi. Pie visa vainīgi ir Krievi, un tagad ir krievu valoda piedāvām. Krievu valoda, pret kuru jācīnās. Kā jūs iedomājaties? Jūs gribat, lai te sākās pilsoņu karš? Jūs gribat, lai te sākās cilvēkiem jūs mēģināsiet aizliegt runāt krievu valodā nacionāli. To, ko jūs esat uzsākuši un to, ko pārējās partijas tagad piedziedās vienkārši un balsos, tā ir ļoti bīstama spēle. Ja cilvēkiem tiks atņemta dzimtā valoda, jūs saprotiet, tur ekonomika var paiet malā. Sāksies vardarbība, ja. Cilvēki ienīdīs viens otru, cilvēki ienīdīs. Jūs ko? Esat traki tiešām nacionāļi?